Un hei, te neviens cits kā KTV, jeb KTV mērķis, krišs, kā jūs man vienkārši gribat, tāds tā esmu. Sēžot tagad TikTokā bieži vien es sastarpus ar visiem negatīviskajiem cilvēkiem. Un paman ļoti daudz mazi defektīti, kuru es nevaru runāt. Jo ir tādas lietas, kad labāk pastāvēt kluss nekā runāt, jo TikToks ir bišķi paik trash. Un citādi man TikToks pists mūsu smadzenes. Cik TikToks mūs var ēst ārā, mūsu komunā, kur mēs runājam. Figins labi, viss katrs tais dzeram, dziedam, dejojam, kas tu neiet vēl. Tur arī 18+ tēmas notiek, kas ir tāds materiāls arī jau, kur nebano. Bet jā, ne par to es stāstīju par to, ka TikTokā šobrīd ir tāda figņa, kad visi paik naukāri uz saviem coiniem. Kas ir coin? Tas pats, kas YouTube donatings. Tas pats mums TikTokā ir coini. Citi, kas sāk normāli tur pelnīt, kad redz, kad ir tie lielie saucamie batli, ir kas? Ir batli to, kad ir cīņa pret diviem, TikTokiem. Kāds bija YouTube'ā? Bija šis te distek rap, bet tur ir tikai savā starpā tikai kā ķipā komi, bet tikai battles, kur cīnās un savāc vairāk coins. Būdams es TikTokā es pamanīju to, ka cilvēki ļoti negatīvi paliek, dēļ tā, kuram mums vajag coini, sāks ar manim. Es arī pa nulēm atnāca man tādi cilvēki un liela coini, atbalstītāji, es sāku mētāt. Kas notiek tie lielākie, kas bija tie top sēdētāji, kur zaudēja batlos? Sauc man pomi pisētāji, appisētāji. Kādi vēl tik vārdos nē? Es, kad klausos viņus, ko viņi tur runā, tas ir vienkārši vāks. Viņi vispār domā, ko viņi runā un ko viņi nerunā. Bet izskatās, ka viņi nedomā vispār līdzi, ko viņi runā. Jo visu laiku, ko viņi māk, tikai tie ir uzdirst viens otram. Bet ne par to ir tas vidīgs stāsts. Vidīgs stāsts ir par to, kāpēc viņš bija paņems pauzi no YouTubes vispārējo, jo kā es skatos jūsu komentārus, ļoti sako līdz šobrīd, ļoti katra milis, man nāk idejas un citi, bet vidīgs ir dēms, ne pat būs nosauks TikToks un palīdzību, bet stāsts par to, ka jūs rakstiet savas idejas tagad. Kāpēc jūs sapratat par šito video materiālu, kāpēc man vajag jūsu idejas? Droši izpaužāties, bet tagad bez komēdija klāpa, ka mēs netiek nav uz kājām, tik normāli. Es tikmēr vēl nevaru, jo es šobrīd pārvietojos ar palīgu instrumentiem, kā jūs redzat. Tāpēc pa gēlu dzīviem un šitā visu pagaidiet, bet man arī vajadzēs, kāpēc šis vidīgs vēl uzpārtap, par to, ka man jūsu idejas. Un man vajag cilvēku, kam ir ļoti liels, labs humors, savs prikols. Jo es taisu atpakaļ to KTV News, tāpat, kad Georgs atgriežas dzīve, es taisu atpakaļ. Bet man vajag cilvēku ar ļoti lielu iztēlu un intelektu līmeni. Jo lielāk intelektu līmenis, jo prikolīgāks, jo interesantāk jums. Tas pats par to sētu, ka jūs aizvīlās. Fuck shit. Bet jā, idejas nāks. Tikai atkarīgs viss no jums. Tā kā cilvēki mīļi, es vēlos, es iesaku idejas, un es arī sāku pildīt jūsu idejas. Bet arī vajadz intelektu cilvēki, kas kaut kādu ideju var ieteikt, kaut ko, kā darīt, ko, kā filmēt. Jo būtu labi mīļi, ja būtu arī no Ventspils, kas arī pats var palīdzēt filmēt visu materiālu. Pa montāžu šo pats tiks galā, ja vajadzēs var iesaukt savu cilvēku iekšā. Bet jā, es mēģināšu tagad ļoti aktīvi filmēt. Būs ļoti reti materiāli YouTube'ā, ļoti reti, vēl. Mēs mēnesi 2, 3 vēl. Bet es tajam brīdī es safilmēšu, sāks montēt, lai jums ir materiāli, ko iemācīt arī YouTube'ā. Bet, ko es vēlos? Es vēlos, lai jūs saņemt savus virtuves tiešraides, krūtākos montāžus. Mums ir jātiek vismaz 1500 sekotājiem. Tas ir pirmā bāze, ko es pieprasu jums. Otrs, ko es pieprasu, vairāk skatījumu un vairāk šērošanu un laiciņu. Jo es visticamāk, ka uz 1500 sekotājiem var nevis konkursiņu. Es vēl nesoli, bet visticamāk. Jo man jāpaskatās, kas ar finansējumu, jo es sēžu šādus bēlaps un man nav tāda liela miljāra. Kāpēc iesam atļauties? Bet jā,
Un vēl trešās lietas, ko es gribu pateikt video materiālā. Cilvēki, kas māk taisīt dizainu, jeb dizaineris, dizainu, kas taisīs mērķi. Jo vecie mērķi bildes, man vēl viena kaut kur ir, es nezinu, kur var palicis. Es esmu vienu pazudu uztaisinu un aizsūtīju, bet bilde man no veco telefonu pazudu. Jo tā filmējies no jauna telefona. Bet jā, man ir pazudis materiāli, un es gribu tagad uztaisīt man jaunu bildi, kas bija kādreiz KTV dizainers, kas man bija Burkāni Cepars, Burkāni Dancu, vai Burkāni Dancu, vai Burkāni, kā tur bija tas, jūs atcerās. Nu, viss tāds prikolīgs dizainers, priekšmērķis, tīpriekšmērķis. Mērķis arī joprojām pieejams, ja kādam interesē atrast tā pakamaļu uzsenējumu YouTube, KTV mērķis Instagramā, tur viss cenas aprakstīts. Tā kā droši nākāt iekšā. Rakstiet, ja kādam interesē, jo es šobrīd mēģinu visu sajiet kopā. Uzreiz atbilst, mans Instagram profili jau izmantoja cits klientu bāzes, ja mērķis. Tie, kas gatavo mērķi, arī atbild manā vietā. Citais es atbildu, citāds viņi atbild atkarīgi pēc situācijas, kurš cilvēki ir pie ātrāk pie sakara līdzekļu. Bet ja kurā gadījumā tur ir 2 cilvēki, es esmu vēl viens cilvēks. Un tāpēc mērķis bildes, ja kādam ir, kas var uztaisīt tādu foršu savu Photoshop, privāti lūdzu mani sūtiet Instagramā, es izvērtēšu, un tie, ka būs paši labākās bildes, kas gatavs turpmāk manim sastrādāt, sadarboties ar bildu, taisīšu visu pārējo. Arī varēs nopelnīt kādu finansējumu. Priekš saviem skolas līdzekļiem, es nezinu, kā katram iztēli. Tev kā cilvēki mīļāk, tiksimies uz vēlākam laikam, un, protams, nospēršu laiku, šērojam, subojiet man kanālu un tiekamies nākšu video klipu, un komentus ierakstiet savu idejas, ko jūs varat redzēt turpmāk video materiāla. Tā kā, cheer out, man ir drazēji, kā saka, teica Uldens TV, un kā teica citi, fucking bullshit.